Svarīgākie notikumi vīkendā. Ilons Masks ietvītoja, ka atbalsta domu, ka Amerikai ir jāizstājas no NATO un United Nations. Šodien Eiropas aizsardzības akcijas pamatīgi augšā. Trumps iepostēja ziņu, ka Amerikas valdībai ir jāpērk kripto un norādīja uz konkrētiem koiniem. Protams, šie koini ir augšā, bet pēc tam uzpeldēja informācija, ka kāds ir ieguldījis Bitcoinā un Ethereum ap 200 miljoniem ar 50-reizīgu leverage. Tātad kāds to zināja un, protams, nopelnījis. Tad šodien kripto pēc paleciena tā kā jau slīd lejup. Kāds manipulē un droši vien tie, kas nopirka, tagad pārdot un fiksē peļņu. Šodien ir jau marts, februāris bija statistiski sliktāks mēnesis, vēsturiski negatīvs mēnesis, tāpēc daudziem ir cerība, ka martā būs labi. Un piektdien Nasdaq indeks pieskārās 200 dienu cenu līknei, un pārsvarā tas nozīmē, ka varētu būt bouncēt atpakaļ un varbūt marta mēnesis varētu izrādīties cerīgāks, bet to mēs nevaram paredzēt.